Kristiāna, šodien mēs konferencē dzirdam tik daudz par Baltijas kapitāla tirgiem, kā ir bijis rekordgads obligāciju emisijās, kā ir mazliet pieklusinātāks gan bijis varbūt tāds jaunais sākotnējo publisko akciju piedāvājumu varbūt pie tirgus šogad. Bet man gribās pajautāt tev ar tavu pieredzi, ar tavu skatu, kā tu uzskati, kādām investoriem vispār ir piemēroti Baltijas kapitāla tirgi? Baltijas kapitāla tirgus manā skatījumā ir piemērots varbūt vairāk tām investoriem, kurām patīk aktīvi arī sekot līdzi tam, kas notiek, un varbūt arī pašām pieņemt šos ieguldījumu lēmumus un savā ziņā varbūt arī balsot ar savu naudu, jo Baltijas tirgus, teiksim, ieguldījums, tas tev piedāvā to unikālo iespēju, ko varbūt nepiedāvā situācijas, ja tu ieguldi ASV kādās akcijās vai kādos indeksos, ka tu tiešām vari to uzņēmumu sīkāk iepazīt. Principā mēs jau redzam tos uzņēmumus, kas mums ir apkārt, mēs redzam to biznesu, un mēs redzam arī gal galā ļoti labi redzam, varbūt, kur tie līdzekļi bieži vien nonāk, un arī to potenciālo ieguldījuma rezultātu. Ja? Un tas ir varbūt tas papildus kaut kāds gandarījums arī, ko var iegūt no ieguldījumiem vietējā tirgu. Un skatoties varbūt uz tādiem ieguldījumiem vietējā tirgu arī varbūt kā tādiem plusiem, ja, tad bieži vien tas ir tā saucamā riska atdeves tā proporcija, ja, jo, ja mēs skatāmies uz vietējām emisijām, tad tas attiec praktiski gan uz akcijām, gan obligācijām, ja, tad ņemot vairāk, ka mūsu tās emisijas vidēji ir salīdzinoši nelielas, un varbūt arī tā likviditāte nav tik izcila, ja, tad lielākoties, ja tur iestartē arī institucionālajā lielie investori, tad viņi piemēroti ir no cenošanas principi, ja kaut kādu šo te saucamo likviditātes kaut kādu diskontu, ja? Un līdz ar to tādam mazajam investoram varbūt reizēm rodas arī iespējas varbūt saņemt šādu labāku to varbūt riska atdeves proporciju no tiem vietējiem ieguldījumiem. Ka dēļ tā tu vari dabūt lielāku, it kā šķietam lielāku atdevi pret to risku, ko tu uzņemies. Jā. Ja tu esi gatavs, piemēram, tam, ka tur varbūt tās akcijas nebūs tik likvīdas, ja, ka tu viņas varbūt nevarēs tik ātri pārdot, bet tā problēma, protams, ir aktuālāka vairāk tādiem lielajiem ieguldītājiem, ja, nekā varbūt tiem mazajiem ieguldītājiem. Jā, privātajiem investoriem. Labi. Saki, ja kāda mūsu klausītāja šodien klausās un domā tieši tāds sniegots vakars, labs laiks, lai sāktu domāt varbūt par ieguldīšanu, kas būtu tavs pamudinājums domāt, ka vai šis ir īstais brīdis, vai vajadzētu nogaidīt, ja ir ilgi jau gaidīts, bet tā kā gribās, kas tu teiktu būtu tavs pamudinājums? Mans ieteikums būtu arī no savas personiskās pieredzes, jo es esmu daudz, kā es arī vēsturiski caur šim periodam par to, kad tad gaidīt to īsto brīdi. Un tā, es teiktu, ka vienkārši sāk darīt. Ļoti vienkārši ieteikums nemeklēt ideālo brīdi, nemeklēt ideālo stratēģiju, jo mēs citādi pazaudējam ļoti daudz laika, ja mums finansēs ir šis pamata princips par šiem selektīviem procentiem, ja, ka to, ko mēs ieguldam šobrīd, un tās nes atdevi, tad tas akumulējās uz priekšu, un tas ir ļoti būtisks moments. Tādēļ sāk darīt pamazām, saprast, protams, kas varbūt ir tas komfortablākais veids, ja, jo, ja mēs negribam aktīvi pieņemt tos lēmumus, tad atrast varbūt tā stratēģijas, kur tu automātiski katru mēnesi kaut ko ieguldi, ja, bet tas pirmais solis, kad tu kaut nelielu atver šo ieguldījumu kontu, sāc veikt to pirmo ieguldījumu, tas, manuprāt, ir tas sarežģītākais. Ja, un tad tu izstrādā jau to kaut kādu savu pieeju, un arī tā drosme mazliet vairāk rodās, un arī vienkārši tas aiziet. Pilnīgi piekrītu, ka tie pirmie soļi vienmēr tie grūtākie, un tad jau pēc tam arī klients, ar kurām individuāli strādājam, man patīk, ka paiet jau kāds laiks, un tad viņš saka, es vakar iepirkos, tik labi finanšu tirgos bija iepirkšanās, un tad man prieks dzirdēt, ka varbūt pirmās reizes bija tādas bailīgas, bet pēc tam jau tas viss aiziet. Kristiāna, mēs esam šī podkāsta šodien 29. epizodes jau ierakstā. Man ļoti paveicies, kad arī tu piekriti būt viena no mana podkāsta viesēm, un arī mums izdevās kopā veselā epizodē izrunāties ļoti plaši tieši par obligācijām. Man tomēr gribās zināt, vai tev pašai ir kāda mūsu iecienītā epizode, ko tu esi noklausīsies un kas ir tā aizķērusies prātā?
Jā, paldies par iespēju paviesoties podkāstā. Es sekoju līdzi principā, šim podkāstam jau no paša sākuma. Es gan nevaru apgalvot, ka es esmu noklausījusies visas 29 epizodes, bet diezgan krietnu daļu. Un, es laikam nevaru izcelt vienu konkrētu, bet tas, ko es secinu, ka, protams, ka man aktuālāks ir tās epizodes, kuras varu vilkt kaut kādas paralēlas, varbūt ar savu dzīvi, tām tēmām, kas ir man aktuāls vai profesionāli, vai arī privāti. Ja? Un līdz ar to droši vien no tām epizodēm, ko es tā kā atceros un kas man ir tā iespiedušās atmiņā, ir Viktorija Meikšāne, Gunta Šulte, Ramona Miglāne, tās epizodes, kas man likās interesants, bet kopumā es cenšos, tā pieeja tāda, ka no katra kaut ko paņemt sev, kas ar mani norezonē, un tad arī to mazo lietiņu, tā kā varbūt vismaz aizdomāties, ja ne obligāti ieviest savos pārdomos. Superīgi, paldies, es domāju, tas ir arī tāds mana tā vīzija par to, kā man ļoti gribētos redzēt to podkāstu. Nevienmēr katra epizode būs ļoti par vienu vai kaut kādu specifisku tēmu. Man liekas, tas foršais ir tiešām, ja mēs varam no katras no viņām kaut kur vai nu paspoguļoties, ieraudzīt, kas ir līdzīgs, vai arī tieši otrādi padomāt, hei, es tā nedaru, vai man tas būtu piemērot, vai man tas varētu nebūt piemērot, un kāpēc. Tā kā liels paldies arī, ka tu saki, ka katra ir atstājusi kaut kādu mazu, bet kādu nospiedumu ir atstājusi. Tas ir ļoti daudz man nozīmē. Tā kā liels paldies tev, un paldies par šo sarunu. Paldies tev.